Ķipa pērkam biļetes, domā cilvēkiem baigi interesē, ko mēs pērkam biļetes, Viņi jau nesaprot, kas būs tālāk. Kad tu brauc uz Turciju? 10, 17. 10, 18. Mēs pērkam 9. Kurā mēs varētu braukt, Rob? Tā jau jāsaprot, kur cenas, kur 7, 9, 90 plus 75 eiro. 160 eiro. Ie vēl vien apskaties, vienu variantu tikai. Stambula, ķelna. Tāds umniks. Skatās, reku 20 eiro, no reku pastāv. Visi 20 eiro braucam atpakaļ un uz turieni. Cik? 28. Jārēķina vienu dienu jau izmaksās tur dārgāk dzīvot. Mēs jau te tāpatām 21. esam lidostā, nemaz neguļam. Jūs esat, es esmu normāli kaut kur guļam. Es aiziešu kājām kaut vai. Nevarēs aiziet. Aiziešu. Es skatījos jau. Ja riteni paņem. Nevar, tur riteni nav. Tur nekā nav, tur redzēs, tu būs atpakaļ. Jā. Ko man aizbrauks lidos un cik torčīt ar jums kopā? Nē, ko tad? Mēs tur torčīs netu mājās. Jūs uzfilmējat kontentu? Uzfilmējat kontentu, kā ir? Es tur esmu viens bijis. Tad viss, tad mēs paliekam tur. Tad kurā braucam? Nu, man liekas, reku pasties salīdzina cenas, piemēram, ja tu ņem kaut kur citu dienu. Nu, tāpat tev sanāks, tāpatās. Sasumējot kopā 58 plus 20, nu, 80 eiro. Nu, ja tu ņemsi citas dienas, tev tāpat būs tie 80 eiro, saprot? Tā jau pa naudu vairāk iet runa. Nepirksim taču biļetes vienam. Rekor, viņš grib to Turcijas braucienu, karoči, izbraukt un tad Vācijā aizbraukt, ne? Ko? Es saprāts, kas sejat. Nu, tur tehniski, ne? Fantaziots varētu teikt. Fantaziots. Dāj, tad ņēmām, bet es esmu tajā datumos Vācijā. Nu, bet lai tu esi, nu, tehniski atbrauks pakaļ džekiem. Nu, dāj, tu tā arī darīsi. Jo ir 2 grupiņas, atceries? Nu, jā, bet es gribēju, lai mēs visi izbaudam to tiešām. Nu, viss tad mēs paliekam tur uz pāris stundām, tu kaut kad atbrauks vēlāk mums pakaļ, no rīta. Nu, nāc, skaties, Rapčik. Dāj, es papalīšu. Karoči ir tā. Pirmkārt ir jāpērk ar Madis karti. Nu, dāj, Arč, 21, 23. Vēl tuvāk pielēc, neredz savā. Tu mūsu filmē, es domāju, tu pieliki priekšā, es domāju, tu... Tu esi fantaziots? Tu esi fantaziots. Ko? Slēdz iekšā. No. Davai. Bet pagad, mēs tak varam maksāt ar uzņēmumu kartu, ne? Protams. Kāpēc tā nevarētu? No, jā. Komandējumā. Komandirovka. 21 un atpakaļ. 23. 23. Šitam laikam nepietiek vietas, vai kas? Pasties mums normāli. Nav, dāj, no. Biļešu džekam. Biļešu džeks nevar. Nevar. Nīma. Kas, nu, īstenībā šitā sērija, nu, ķipa pērkam biļetes, un domā cilvēkiem baigi interesē, ko mēs pērkam biļetes, nu. Viņi jau nesaprot, kas būs tālāk, ka mēs tur aizbraucam. Nu, galīgi neinteresanti sērija YouTube. Tas ir vienkārši mums tāds liels video rullīts, kurš tiks izgriezts. Uz kurien jāskatās? Germany. Kolagen. Riga Turner. Celagner. Vai Zurič. Main kamera. Jā, ceļ. No reku 58 uz turieni. Jā. 58 un... Zini, kāpēc? No. Tāpēc, ka 2 seats left at this price. 2 sēdēt tikai par šitā Nu, tad tu paliec Moskva, jo tu Es biji varu Turcijā. palikt mierīgi. Nav problēmas. Kādam jau tā arī jāstrādā. Bet tu jau gribētu tak trīt. Nu, Tu, lai... pasaka, nu piekrīt, es teiktu, nē, tad Nu, tad, lai kaulīts paliek, jā? Tā arī abizots, ne? Kaulīts pas. Nu, zin kā. Starts, kaņ jau pārcietīs, pārdzīvos tā. Nu, nē, jāizdomā. Nu, vienkārši šakre, ko 2 rādās. 2 biļetes par šo cenu, tāpēc arī tev bija dārgāk, ka tu uzliki 3. Nē, man augšu rādījās dārgāk. Lai man rādījās tā. Augšu tev rādījās 98. Jā. Tikko. Tāpēc, ka tu uzliki 3, nu, ka 3 Bet viena jau maksā, viens gals bija 58, kā viņi varēja rādīties. Viens gals bija 58 eiro. Bet tu uzliki 3 cilvēkus. Nu, un 3 reiz 58, cik ir 93? Viņš nesaprot. Redzi, skaties, 2 vietas par šo cenu, arī šitam ir 2. Arī augšā, es domāju, Nu, lejā jā, nē, tikai abiem 2. diviem. Nu, ko tad tu tā nesaki? Zēr! Kung Fu Panda! Zēr! Muay Thai! Muay Thai, jiu-jitsu, man ir kur jau pieteikums stulīt. Brauks, jā. Jā. European Karate Champion. Sa! Šitā tu zaudēs. No. Nu, es nezinu, tu saki, kā darīt, ko mēs te varam pateikt. Saki, kā daram un ņemam un viss, vai nē, nu. Es
Jā, tas no Stambulu. Ew. Tu teici, saka, kā daram. O, toču, no paņem to Stambulu. Nu, netaču, kas jūs trāk, kur Antālit, jā. crazy, Jack. Tu žvies taisnē reiz tiem lidos. Tur. Tā, dziļas ielpas un izelpas. Man liekas, beigās nevienam neinteresēs, kā mēs te pērkam biļetes. Sievas un viss. Viss, Viss. beidzam pirkšanu. Viss, paldies. Tas bija YouTube video. Līdz rītdienam, Džek. Tā, es uz Vāciju atpakaļ. Tātad, ko braucam testa braucienā? Mercedes V klasīte 250 22 7 sēdvietas. Cenu mēs noteikti mainīsim. Kad jau skatīsieties šo video, cena būs daudz labāk, ja? Protams. Izbrauksim aplīti, patestēsim, kā braucās. Kā jau V-klases, viss braucās ļoti forši. No busiņiem pat nezinu. Cik ir braukts ar busiņiem, laikam būs tāds viskomfortablākais. Nu, kā tev blakus sēžot, kāds sajūts? Blakus sēžot kā kungā. Diezgan augstu, viegla pārredzamība. Ģimenes vārds, man liekas, baigi interesants. Man liekas, man nevienam, ja godīgi neinteresē, kā jūties tu, kā jūtos es, ne? Tas gan. Tev jābrauc vienkārši pašam. Ja meklē busiņu, es domāju, normāls variants ir V-klases. Labāks nekā multivans. Labs variants. Nu, tas ir atkal, es domāju, es arī ar multivanu izbraucu. Multivans arī ļoti labi braucās. Te jau atkal jāskatās, kas vairāk pašam uzrunā. Nu, vai multivans, Volkswagen grupu vai arī Mercedes. Nu, tas, kā saka, negribās teikt to frāzi, bet... Kā tad? Aļubīci, kā saka. Aļubīci? Jā. Komforts tiešām ļoti ērts, forši padomāts par tāliem braucieniem. Ja paši ērt, noliec roku. Ja jābrauc, nezinu, tālāks gabals, ne tur līdz Rīgai, tas vispār tā, ja jābrauc tālāk Vācijas un tā tālāk, nu, perfekts variants. Vietu ziņā, komforta ziņā un arī degvielu ziņā, teikšu atklāti, diezgan ekonomisks priekš busa, jo biju paņēmis, izbraucis te pa Latviju līdz Latgalē atpakaļ. Nu, Ar šito busiņu? Ar šito busiņu. Bija līdz Latgalē atpakaļ, pilna mašīna, 7 sēdvietas aizņemts ar mantām. Es nezinu, vai tas komps pareizi rādīja. Nu labi, nu, Latvijā cik tu var pabraukt? No 100, mēs braucu kruīzā, 100, 105. Vidējais patēriņš man bija uz 1000 kilometriem, nu, bišķi mazāk, 900 kilometriem. Vidējais patēriņš bija 6,6. Uz busu? Uz busu. Liekas nereāli maz Nereāli patēriņš. liekas, tāpēc saka, varbūt, nu... Tāds bija mazās pārdomas Artūram par busiņu V-klases. Viņš, ka brauc. Metam ripā, ne? Ka viņš brauc uz Latgales braucienu. Kur viņš brauc, to mēs nezinām, jo pirmā dzirdēšana, ka viņš vispār uz Latgali brauc. Aiša vai Šakira, kas viņa bija? Šakira. Latviešu Šakira. Latviešu Šakira. Aiša ir Latviešu Šakira. Ko tu domāji, placis tur būs vēl viens? Varbūt šeit. Izskatās. Jāprast Dreamcaram. Būs te vēl viens placis, vai ne? Koki izādi, jā. Nav nevainas, lai tik ir vēl viens placis, ne? Protams. Tas ir interesantāk. Lai vairāk cilvēki brauc uz Tukumu iepirkties, man liekas, tas ir plus. Tukums, man liekas, ka ir tāda auto Galvaspilsēta. galvaspilsēta, jā, tāpat pareizāk. Auto tirdzniecības galvaspilsēta. Yes. Yes. Nē, forši, tev jau pietiek, ka maz aplīt, jau tu saproti, ka V-klasīte. Labi, Struns, viss pa to V-klasu. Stāst, kas būs Vācijā redzams. Vācija, to jums... Biļets ir nopirks, nākamā sērija noteikti. Tu jau iepriekšējā teici, ka būs Vācija, bet nākamā sērija noteikti būs Vācija. Noteikti, 100%. Intrigu vajag nedaudz. Jo kaut ko tādu... Tur būs pat jāuztais tā, ka viena komanda, kas brauc uz Vāciju, es būšu Vācijā. Tie, kas brauc uz Vāciju... Es būšu Vācijā. Respektīvi, es... 1 un jūs esat 3. Jā. 2 komandiņas. Man komanda, kur es esmu 1, filmē ceļu uz lidos pakaļ jums, un jūs filmējāt ceļu uz lidos. Uz Tuku. Uz tu un tu. Uz Latvijas lidostu. Lidojums pats. Samalu laikam, ko daram. Īstenībā vispār, zini kā, lai mēs parādītu to patieso, kā To nevar ir. parādīt.
To vajag filmēt un parādīt. Bet Tur vajadzēja jau kameru jau iebūvēt, jau acīs. Jā, bet saproti, tu braucot mums pakaļ, mēs neparādīsim, saproti to. Es baigi, neteikšu, ka es ļoti gribētu to izdzīvot, jā. Bet ja vajadzētu, es to izdzīvot. Mēs noteikti pastāstīsim, kā ir, kad jāguļa lidostā. Kur tu nevar jāguļ lidostā pagulēt. un ka tev nav nobukot māja, ka tu guli pēc tam autiņā. Ārā jau arī pa nakti nav plus 20 grādi. Tad bija tāds Atslēgas dubaks. tev nav, piedarbināt tu nevari, segas tev nav, nekā tev nav, tu savās drēbēs satinies un guli. Un visiem liekas. Visiem Fonā negribas aizbrauc mūziku. uz vārdu. Stāsts tālāk, stāsts droši tālāk. Vienkārši fonā mūzika. Kāpēc tu pārtrauc stāstīt? Droši Es jau stāst. nevaru pastāstīt, kā Nē, tu nopietni, stāst tā. Lai vienkārši mūzika, montētājiem nebūs jāčakarēs mūzika, fonā jau būs. Šitas ir kārtīgs mūzikas fans. No nākamā sērija Vāc lauki, ja, Artur? Gan jau, ka paspēsim varbūt vēl kaut ko Noteikti cilvēki gaidīja arī veiklas. Varbūt. 100 punkti. Viņi tagad skatās Artur. Tu tieši ar gaišo salonu izbrauc. Kur mēs gaidījām? Tukšo nevajag, nē ar gaišo. Ātri varam pastāstīt vienu labu momentu, ieraudzīja klients atcerējos. Mums bija nesen klients, kurš gribēja iegādāties autiņu pa 23 pakām. Viņš man raksta Vāc laukos, var atsūtīt video, es aizsūtu viņam video, apskatu ar krāsbiezumu ērītē viss kasekus. Tad viņš izrādās ir noskatījis mūsu placī arī autiņu, tādu pašu modeli. Un viņš arī saka, atsūtiet video, labi, es domāju, Džeks varbūt kaut kur tālu dzīvo, aizsūtam. Atsūt vēl precīzāk, vai nav kaut kāds švīks, skrāpes, un es domāju, ja tu brauc pat tādu naudu pirkt, tu pie tricā ar autiņu, tu tak brauc skatīties pats labāk. Es saku, no kurienes tu esi tālāk gabali? Jā, no Rīgas. No Rīgas cilvēki, mīļie, ja jūs esat no Rīgas, mēs kādreiz esam pēc detaļām braukuši 3 reizes dienā uz Rīgu, man liekas, ne? Pēc rezerves daļām un tādām lietām. Jā, nē, tas, ka vairākas reizes dienā aizbraucam, protams. Vēl viens vecais, ka toreiz zvanīja. Viņš zvana krieviski saka, kā mašīna ir kārtībā. Es saku, jā, tur pastāst viņam sīkāk. Viņš saka, vi daļiko. Es saku, tīs kuda. Iz Imants. Da, etu daļiko. 40 minūtes ir no Imants. Es labi, varbūt labi. 40 minūtes. Jūgla vēl 5, es jau varbūt, jā. Stunda 25, stunda 30, maks līdz tukumam. 5. Domā, ne? Labi, nebrauc 5, tāpat tu te atbrauks 7. Pa ieplāno laiku, normāli. Jebkurā gadījumā no Jūglas stunda 20. No Imants es nemaz nekomentēšu no cik. No Imants, jā, ja tu tur esi baigais nezis, tu var arī atbraukt ātri. Respektīvi, no cilvēki, ja jūs gribat apskatīties auto un pērkat pa tādām naudām, ir vērts atbraukt līdz tam tukumām un apskatīties, vai ne, Arču? Protams. Cik tad te no Imants atbraukt? Kāds? Rīgas Imants vai no jebkuriem? Pusstundu 40 minūtes un jūs esat te. Nepērkam jau tā kautiņu pa 1000. Ja tur pa 30 štukām prasa mašīnu atbrauc dzīvē, apskaties, izbrauc, vai tev patīk. Tātad tagad noteikti nākamā sērija būs pa Vācu laukiem, kā blēzīsim uz Vāciju, ja? Tās būs tik jaudīgi, es nevaru pats sagaidīt. Pēc tam vakarā sēdēšu, mājās gulēšu gultā, skatīšos, un tas būs jauki. Un arī ieskaties iepriekšējā sērijā, kā mūs mēģināja apkrāpt, izmantojot mūsu vārdu Auto 2000. Pat mūs negribēja apkrāpt, cilvēks gribēja apkrāpt, izmantojot mūsu vārdu, bet es arī jūtos apkrāpts. Tā kā arī logo ir nozākāts, man liekas, un viss pārējais. Tāpēc jāuzmanās mūsdienās ir visādi ziķeri. Ir kaut ko var iekomentēt to? Brauciet, mums ir 2 veiklas. Bet varbūt līdz šim video jau būs viena vai neviena. Varbūt. Kamēr uztaisīs video, Ātri Kalvīt pēdējā vārdu. Kur tad tiekamies? Vācu laukos, tev būs biļeti vai nē? To mēs redzēsim jau. To redzēsim. Sveiciens visiem sekotājiem. Šodien mēs apskatījāmies ļoti labu mašīnu, labā stāvoklī, labākajā vietā auto2000.lv. Bet, ja tev šis auto nepatikās, pasūti pie mums un savu vēlamo.